Labrīt visiem! Vakar arī pavadīju vairākas stundas šeit un uzzināju daudz ko jaunu, gan satura, gan formas ziņā. Domāju, ka arī šodien noteikti būs arī vēl daudz auglīgāk par vakardienu. Bet vēlos arī pateikties konferences rīkotājiem par doto iespēju šeit būt, arī lai dalītos savā pieredzē, kā jau Meinards kundze sacīja. Ir vairāk punkti manā praktiskajā dzīvē un darbā, strādājot ar Šveici, nevis pašā Šveicē, jo mēs sēžam Vīnē. Kas varētu būt noderīgi visiem Raiņu un Aspazijas vai Aspazijas un Raiņu piemiņas kopējiem, gan Latvijā, gan arī ārvalstīs. Un, protams, es vēlos runāt tieši par Raiņu un Aspazijas piemiņas kopšanu ārvalstīs. Pēdējos gados bija aizsākusies polemika par Raiņu un Aspazijas ekspozīcijas nākotni Lugano. Jo, kā mums saka latviešu diaspora Šveicē, Lugano, Kastaņjolā, ir Raiņu Aspazijas muzejs, tā ir Latvijas saliņa. Ir ļoti labi, ka tā tur ir. Bet šī polemika par to, kāds liktenis piemeklēs šo Raiņu un Aspazijas muzeju Lugano, ir gandrīz noslēgusies, domāju, ar gan Šveices, gan Latvijas pusē pieņemamu risinājumu, proti, ka šis muzejs savu darbību tuvāko gadu laikā pārtrauc tādā veidā, kā tas ir līdz šim pastāvējis, bet abām pusēm ir jāmeklē kādi citi, uzrunājošāki, modernāki risinājumi, lai Raiņu un Aspazijas piemiņu Šveicē saglabātu arī turpmāk. Bet es domāju, ka par šo mums nav jābēdājas, bet patiesībā jāizmanto dotā iespēja uzrunāt sabiedrību, tostarp arī ārvalstīs, par Latviju, par Latvijas kultūru, par Raiņu un Aspaziju, modernākā, uzrunājošākā veidā. Lai gan es vēlos tiešām no sirds pateikties visiem, kuri šo ekspozīciju Lugano ir veidojuši. Tā ir ļoti laba ekspozīcija. Viņa joprojām ir interesanta un ļoti informatīva, bet raugāmies uz nākamajām paudzēm, uz nākamajiem gadiem. Un es vēlos šodien minēt vairākus aspektus, vairākus secīgus punktus par to, kas tad būtu, manuprāt, liederīgs attiecībā uz Raiņu un Aspazijas piemiņas saglabāšanu ārvalstīs turpmāk. Vispirms, kādi ir mūsu dotie lielumi? Un dotie lielumi ir 3. Pirmais ir, mums pašiem liekas, ka visi jau par mums pēc 30 gadu neatkarības pastāvēšanas vai atjaunošanas, visi par mums jau visu zina, vai vismaz ļoti daudz zina. Nezin gan. Mēs joprojām esam daudziem nezināmā zeme, mūs joprojām, diemžēl, ļoti jauc ar Igauniju un vēl vairāk ar Lietuvu. Mēs, es domāju, nevēlētos, lai Latviju asociē tā šabloniski, tā kā nāk no Vīnes, tas ir opera un šokolāde, un Mocartkūgele, un Šveice savukārt ir šokolāde un Alpi un pulksteņi. Tas tā triviāli. Bet par mums tiešām ļoti daudz ko nezinu. Ja šo to arī zina, tad tas nevienmēr ir tas, ko mēs vēlētos par sevi dzirdēt no ārzemniekiem. Tam ir daudz un dažādi sarežģīti iemesli, bet ir viens būtisks iemesls, kas jāņem mums sevišķi mūsdienās vērā, un proti mums ir konkurence un pretdarbība. Un tas ir starptautiskās drošības jautājums. Mēs zinām, ka kaimiņos esošā agresīvā valsts ļoti mērķtiecīgi darbojas visiem mūsu centieniem pretī. Papildus tam mums ir arī pozitīvā konkurence no dienvidiem un no ziemeļiem, un kas ļoti mērķtiecīgi veido savu tēlu. Tātad, lai cik mēs daudz nestāstītu par sevi, tas nekad nebūs gana. Un mums nav jābaidās no atkārtošanās. Ja kādam rodas jautājums, bet mēs taču par Raiņu jau runājām. Otrais dotais lielums ir, protams, resursi. Mēs salīdzinoši nesen aizvadījām Latvijas 100-gadi, un es domāju, ka tāds lepnums, kas daudzus no mums, ja ne visus pārņēma, tostarp arī kultūras programmas kontekstā un kā mēs sevi pasniedzām ārvalstīs, tas laikam tas bija brīnišķīgi. Es domāju, tas bija milzīgs pacēlums,
bet kaut kas tāds notiek ne tikai reiz 100, bet iespējams arī 1000 gados. Tā kā ar šo mēs nevaram tiekties uz šādu mēroga atkārtošanos. Patiesībā mūsu resursi nekļūst lielāki, mūsu resursi kultūrai kļūst mazāki, tādēļ, ka Latvija ir prioritātes, bet tas nozīmē, mūsu uzdevumi no tā nemainās. Tas tikai nozīmē to, ka mūsu resursi ir jāizmanto efektīvāk un pēc iespējas racionāli jāizmanto tas, kas mums jau ir. Mums jau ir Rainis un mums jau ir Aspazija. Trešais lielums ir, mums ir jārunā tā, lai mūs sadzirdētu. Mēs nevienu, ne pieauguši, nekā Miltiņas kundze ļoti trāpīgi minēja arī skolas vecuma bērnu, neaizrausim ar to, ka bija tāds latviešu dzejnieks Rainis, kurš dzīvoja Lugano, un viņam bija sieva arī dzejniece Aspazija. Mums ir jārunā tā, lai mūs uztver un lai mēs spējam aizraut TikTok paudzi. Tas ir liels izaicinājums, bet es gribētu teikt, tas ir arī galvenais vēstījums, kādēļ, vai ko es vēlos jums šodien nodot. Ir bijuši vairāki, kā to sauc, intermediāli projekti, piemēram, Cēsīs, kur ir rādīts latviešu simbolisms glezniecībā, modernā, aizraujošā, es gribētu teikt, nedaudz pop veidā, tāda popkultūras veidā, nespeciālistam saprotamā veidā, lai tas vienkārši kalpo par iedvesmu tam, kā mums varbūt ir jārunā arī par Raini un Aspaziju. Un tagad kāds tad tiešām tam visam ir sakars ar Raini un Aspaziju, ar šiem 3 lielumiem. Es vēlētos aicināt pievērsties virzienam vai apvienot 2 virzienus, kuri mums abi jau ir zināmi. Viens ir Rainis Aspazija, katrs ir speciālists šajā jomā no šeit klātesošiem savā nišā, un otrs ir simbolisms, kuru mēs esam perfekti apguvuši 100 gadus kontekstā. Un šis attēls ir mana ilustrācija tam, kā mēs varam saskatīt paralēles starp Raini simbolismu, Latviju un Šveici. Simbolisms, kā mēs zinām, ir 19. gadsimta nogales, 20. gadsimta mākslas virziens. Eiropā bieži to dēvē patiesībā par centrālu Eiropas fenomenu, jo tas ir bijis ļoti attīstīts, to starp Šveicē. Šveicē tam ir īpaša loma. Bet šveiciešu mākslinieki, gleznotāji, tēlnieki, grafiķi, arī fotogrāfi, literāti nē, bet tam ir īpaša loma šajā kontekstā. Šie Šveices kultūras darbinieki uzturēja ļoti ciešu saites ar citām Eiropas valstīm. Te mums, protams, nāk prātā, nākdam no Vīnes, Klimts Vīnē, kas ir tipisks simbolists. Tie, kas ir bijuši Minhenē, apmeklējuši tā saucamo von Stuka villu, viņš arī ir simbolists. Es teikšu, Melna Čulska Miltu smala nav brīnišķīgāks ēkas, kur šo vispār ielikā šī Stuka villa Minhenē. Tāpat šveicieši uzturēja kontaktus arī ar beļģiem, ar francūžiem, ar itāļiem. Šveica ir ļoti multilingvāla valsts, kurai nevis 3, bet 4 kultūras reģioni, un simbolisms bija ļoti klātesošs katrā no tiem. Lūk, un pa labi mēs redzam spīdolu, ja nemaldos Pīgožņa izpildījumā. Pa kreisi tā augšējā sieviete ir šveiciešu simbolisma mākslinieka Hodlera darbs, kur tikpat labi varētu būt arī spīdoli. Un apakšā ir Beklins, kas ir cits viens šveiciešu gleznotājs simbolists, palielam arī gluži tāpat. Līdz ar to mēs ļoti labi varētu pasniegt to arī šveiciešiem un arī patiesībā visu sabiedrību pārstāvjiem savu kultūras mantojumu, sasaistot latviešu simbolisma literatūru ar simbolismu Eiropas tēlotāju mākslā. Jautājums ir par to, es zinu, ka viedokļi atšķiras, vai Rainis ir simbolists. Ir pētījumi, kas apliecina, ka noteikti. Ir pētījumi, kas saka, hei, bet kāpēc tu par to gribi runāt? Patiesībā viņš nav nekāds simbolists. Es nezinu, bet es domāju, neatkarīgi no tā, vai ir kaut kādi kritēriji ļoti smalki izstrādāti, kas ir un kas nav simbolists, neatkarīgi no tā, kā tas viss saucas, ir skaidrs, ka mēs runājam par vienu un to pašu. Tātad
Arī teiksim, simbolismam ir raksturīgs pretnostatījums apzinātais un racionālais iepratim spontānam un intuitīvam. Un arī Rainis izvēlējās aprakstīt šādas dažādas pārējas situācijas, kas ir saistītas ar vēsturiskiem notikumiem vai ar 5. gada revolūciju vai ar Pirmo pasaules karu, meklēja paralēles starp pagātni un nepieciešamību veikt dažādas būtiskas individu izvēles 20. gadsimta sarežģītajā situācijā. Viņš sakāpināti pārdzīvoja dažādas politiskas un kultūrvēsturiskas pārmaiņas. Tas ir patiesībā viss tas, kas daudzos no mums notiek arī šobrīd. Mēs runājam par intuitīvām, emocionālām lietām. Šīs visas tēmas ir aktuāls arī šodienas realitātei. Līdz ar to es domāju, ka tā būtu arī lieliski iespēja parādīt pasaulē, pastāstīt pasaulē, ne tikai to, ka mēs esam Eiropas daļa, jo es saku, atkārtošana šeit noteikti nāk par labu, nevis par ļaunu, bet arī, ko, piemēram, Latvija vai ko Rainis būdams, mēs vairāk kārt to vakar dzirdējām, ko Rainis ir devis, piemēram, Eiropas kultūras videi. Kas mums šim ir vajadzīgs? Mums ir vajadzīga sadarbība starp dažādu nozaru speciālistiem. Šeit būtu vajadzīga sadarbība starp literatūras pētniekiem, starp tēlotājiem mākslas pētniekiem, kādam, kas deg par šādu pasniegšanas veidu, kurš ir gatavs rakt un iznest šo vienā kopīgā konceptā. Vakar man bija liels prieks, ka bija arī pārstāvi no citām valstīm. Iespējams, ka, ja mums pašiem pietrūkst resursu, varbūt, ka var piesaistīt arī kādus domu biedrus vai kolēģus no ārvalstīm, tad tas būtu arī tāds, teiksim, arī savas formas ziņā Eiropas solidaritāti apliecinošs projekts, bet tas noteikti būtu interesants, un es no sirds ticu, ka tas būtu saistoši arī ārzemēm, arī ārzemju sabiedrībai. Tas nozīmē, ka mums vienkārši ir jāturpina stāstīt par Raini, un iespējams arī par Aspazīju, bet to es tik labi nezinu, bet mums būs izvērsts referāts šodien par Aspaziju un nozīmīgām Eiropas sievietēm, iespējams, ka arī par viņu. Jāturpina stāstīt pasaulē par sevi Raiņa vārdiem tikai tādā mūsdienīgā, starpdisciplinārā, aizraujošā veidā, lai tas, ko mēs jau zinām, lai to tiešām uzzina arī ārzemēs, un lai tas tur arī nostiprinās, jo tas ir mūsu stāsts. Ir stāsts patiesībā par mūsu valstiskumu. Paldies!